7 mīti par Latvijā dzīvojošiem cilvēkiem ar Krievijas pasēm. Aiziet! Neraugoties uz to, ka viņiem uz rokām ir Krievijas federācijas pases, mājas viņiem ir Latvijā. Viņi nav nekādi iebraucēji. Vairāki no viņiem šeit ir dzimuši. Daudzi tika atvesti bērna vecumā, citi atbrauca pusaudžu vecumā, bet pārsvarā viņiem aiz pleciem ir 30, 40 vai pat 50 gadu darba stāsts Latvijas teritorijā. Attieksme pret viņiem nav salīdzināma ar to, kādai tai jābūt un kāda tā ir attiecībā pret cilvēkiem, kuri tiešām iebrauc Latvijā no trešajām valstīm, jo tiem iebraucējiem ir mājas citā valstī. Šiem cilvēkiem mājas un ģimenes ir Latvijā. Papildus tam, ja mēs runājam par bijušajiem Latvijas nepilsoņiem, tad visi pārējie bijušie Latvijas nepilsoņi, kuri paņēma jebkuru pilsonību, tikai ne Krievijas, joprojām bauda tās pašas priekšrocības, kādas bijušas šiem cilvēkiem vēl pirms pusotra gada. Tātad viņiem ir nosacījums kaut vienu dienu gadā būt Latvijā, un viņi saņem pastāvīgo uzturēšanās atļauju mūsu valstī, nenokārtojot nekādu valodas testu un neatbildot uz kādiem jautājumiem. Vienkārši tāpēc, ka kādreiz viņi ir bijuši Latvijas nepilsoņi. Protams, viņi varēja iemācīties valodu, un viņi to izdarīja pirms 30 gadiem, tieši 90. gados. Viņi visi nolika valsts valodas pārbaudi un saņēma apliecības. Nes kāpēc šīs apliecības tagad atzītas par nederīgām. Eksāmens, kas viņiem ir jānokārto, nebūtu nav elementārs, īpaši ņemot vērā, ka tiešām vairāki no viņiem sēž mājās un jau 5-10 gadus vai 15 gadus jau nestrādā. Daudzi no viņiem knapi var noturēt pildspalvu rokās, lai pārakstītos, nevis uzrakstītu eseju uz 35 vārdiem par tematu, kas ir tik atrauc no realitātes, ka vispār es gribētu noraudzīties uz to cilvēku, kurš izdomā tādus uzdevumus valsts valodas pārbaudas rakstiskajā daļā. Pagarinājumu uz 2 gadiem var dabūt tikai tie, kuri tomēr bija līdz 1. septembrim pierakstījušies uz 2. valsts valodas pārbaudi. Visi pārējie nevar dabūt to pagarinājumu. Manā praksē ir tikai viens gadījums, kad slimību atzina par attaisnojošu iemeslu, kāpēc cilvēks negāja vispār kārtot valsts valodas pārbaudi. Pārsvarā cilvēkiem atsaka. Atbrīvojumu un eksāmenu var dabūt teorētiski. Praktiski, piemēram, Daugavpilī, 2. lielākajā pilsētā Latvijā, nav neviena rehabilitologa, kurš iedotu šādu atbrīvojumu. Ja cilvēki tiek uz pieņemšanu, tad visi izmeklējumi, kas tiek nozīmēti, pirmkārt aizņem laiku, kura viņiem nav, un otrkārt prasa naudu, kuras arī viņiem nav. Krievijas pensija pārsvarā ir tik niecīga naudas summa, ka pat nevar iedomāties, kā cilvēki spēj izdzīvot uz tiem 100, 120, 150 eiro mēnesī. Salīdzinājumam katrs eksāmens kopā ar lēmumu par tā rezultātu maksāja 64 eiro, vajag 2, un tad vēl 100 eiro, lai tavus dokumentus izskata. Daudzi ir nostādīti izvēles priekšā paēst visu mēnesi vai samaksāt valsts nodevu. Daudzi cilvēki tā arī nesaņēma Krievijas pensijas, pieņēmot Krievijas federācijas pilsonību. Otrā lielā priekšrocība, par ko daudzi noklusēja, bija tajā, ka cilvēks varēja braukt uz Krieviju un Baltkrieviju nepērkot vīzu ar šo te pasi. Un daudziem, tīpaši Daugavpils gadījumā, 80% no šo cilvēku ir tie, kas pusaudža vecumā atbrauc strādāt uz Daugavpils lielajām rūpnīcām pēc šo rūpnīcu aicinājumu. Un te palika dzīvot. Un, protams, ka viņiem ir radi, viņiem ir kapi Baltkrievijas pierobežā. Un tik vienkārši viņi paņēma tās pases, jo varēja saņemt tās pašas tiesības, kādas bija Latvijas nepilsonim, turklāt liekām formalitātēm šķersot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Tepat nav runas par Krieviju pārsvarā. Un bonusā viens mīts par mani. Daudzi man pārmet, ka es strādāju Kremļa interesēs, taču es savā mūžā pat neesmu nekad bijusi Krievijā. Mani nesaista nekas, bet, diemžēl, Latvijas realitāte ar šī migrācijas likuma pieņemtajiem grozījumiem ir tik skarba, ka redzot to, kad es to parādu un nofilmēju un pastāstu visai valstī,
Cilvēki tik ļoti negrib tai noticēt, ka viņiem ir vieglāk nodevēt mani par Kremļa aģentu. Bet, diemžēl, viss tas, ko es rādu, par ko es brīdināju Saeimas deputātus vēl 2023. gada sākumā, kad braucu uz Saeimas komisiju pārstāvēt savu pirmo petīciju Manā balss, kur savācām 10 000 parakstu par to, lai vispār atceltu šos imigrācijas likuma grozījumus. Diemžēl manī neieklausījās. Pēc 9 mēnešiem es braucu atkārtoti, un daudzas lietas, ko es teicu, es papildināju ar to, ka es tak brīdināju, es tak teicu, ka tā būs, jūs mani nesadzirdējāt. Un tagad jūs redzat, pie kā noveda jūsu pieļautais brāķis likumdošanā. Viss ir ļoti vienkārši. Izbeidziet ņirgāšanos par vecajiem cilvēkiem, un manis nebūs, man nebūs ko teikt un ko rādīt. Tik vienkārši.